Tu esi suņu vai kaķu cilvēks. Bet varbūt tu esi trešais tips – eksotisko dzīvnieku mīlis. Bet eksotisko dzīvnieku ir tik daudz un viņi ir tik dažādi un katram ir savas prasības. Šī ir mūsu Madagaskaras bruņu ķirzaka, jeb zonozaurs. Vārds mums viņam nav dots, bet jā, viena ļoti piemīlīga ķirzaciņa. Tā kā viņš izmēra ziņā ir diezgan pagaršs, terārija vajadzēs vismaz 90 cm garu. Tā kā viņa izcelsmes valsts ir Madagaskara, tad mums ir jāpiemēro visi dzīves apstākļi, lai tie līdzinātos Madagaskaras dabai. Reāli, ko nozīmē vidēji mitrs klimats, smilšaina zeme un daudz vietas, kur paslēpties, jo tā kā viņš ir kliņš ķirzaka, tad viņš dzīvi pavada uz klintīm. Un tas arī būtu jāimitē terārijām. Un ko zonozauri ēd? Lielākoties viņš pārtiek no kukaiņiem, bet laika pa laikam viņš ļoti novērtētu kāds auglis. Viņš ir saldumu mīls arī dzen. Atšķirībā no citiem ķirzakām viņš nespēs noķert lidojošas kukaiņas. Viņi būs jāpiebaro ar dažādiem tāpiņiem un prusaciņiem. Tas ir kaut kas, kas vēl papildus ķirzakai būs jāaudzē mājās. Tās ir lietas, ko var arī dinozauļi iegādāties? To var visu iegādāties, jā. Protams, kaut kas būs jātur laicīgi mājās, lai arī ir apie reizīts, ja nu gadījumā kas lai vienmēr ir. Mēs te aiz muguras jau redzam, ir diezgan daudz to terāriju. Kas vēl ir pieejams dinozauļi, ja es tiešām gribu savā mājā ielaist to eksotisko pasauli? Mums tiešām ir daudz dažāds. Lielākoties visi pievērš uzmanību tādiem dzīvniekiem kā bardēnās, agāmas, bruņurupuši, bet tas ir visiem. Tas nav interesanti. Tas vairs nav eksotiski. Jā, mūsu zonozauriņš ir daudzreiz interesantāks. Tāpat tās arī tāda lieta, kā vardītes. Ne visiem būs kokvardītes, bet viņas ir ļoti interesantas un ar savu personību. Visādas mazās ķirzaciņas, bet katrai būs nepieciešama sava aprūpe. Es varu šādi spēlēties ar viņu rokās, viņš nāks pie manis, eksotiskie dzīvnieki atpazīs, man pēc vārdas es varu trenēt. Nu, kāda ir tā pasaule? Ko tas nozīmē iemildot mājās? Ir dažādi dzīvnieki. Būs tie, kas reāli atpazīs savus cilvēkus. Es zonozauriņu varu paņemt rokās tikai tam dēļ, ka man ir tā zināšanas, kā pareizi to izdarīt. Vidusmēra cilvēkam būs nedaudz ar to jānodarbojas. Ja, teiksim, zonozaurs ir ļoti nervoza ķirzaciņa. Viņu noķert terārijā, tas tiešām būs ķeršana. Bet vienmēr vislabākais variants ir pievilināt jebkuru dzīvnieku ar ēdienu, jo tā ir piekukuļot jebkuru. Gan vārdas, gan to pašu skorpionu, tas vienkārši būs jāprot paņemt rokās. Tas nav neiespējami, bet tas ir jāprot, un tur būs jāiegulda nedaudz darbs. Un ļoti svarīgi tāpēc ir iekārtot ļoti pareizs un adekvāts terārijas, lai dzīvniekam ir mazāk stresa dzīvošanas laikā, un tad arī kontakts ar cilvēku jau būs kaut kas vairāk patīkams nekā biedējošs. Šis ir mūsu imperators skorpions, visticamākais meitnīte. Šis ir viens no vienkāršākajiem, tiešām skaistākajiem variantiem, ko var turēt iesācējs. Viņš absolūti neprasa nekādas rūpes. Jo, draudziņi, ļoti mazs terārijas, nedaudz apsildes, un viņš ēda reizi nedēļā. Un ko viņš ēda? Dzīvos kukaiņas. Viņus ļoti labi var iemācīt ēst no pincetes. Tu tā viņu pieliec? Pieliek klāt pie viņa knaiblītēm. Viņš paņem knaiblītēs aizspiež un pēc tam pieliek pie mutītes un skaisti ēd. Kas var notikt, ja viņam tomēr tas dzēliens kaut kādā veidā? Dzēliens teorētiski nav bīstams. Viņam indi ir piemērot tam, lai neutralizētu savu barību kukaiņus. Attiecīgi uz mums tam nevajadzētu iedarboties pārāk spēcīgi. Bet tas iedarbojas pietiekami, lai nedaudz iemidzinātu mūsu nervus un muskuļus. Kā rezultātā, teiksim, ja viņš man iekost rokā, tagad es to roku pāris stundas nejustu. Un jā, arī šis ir labs variants tiem, kam daudz nāks ceļot, jo ja reizi nedēļā tikai jābaro ir, lai gan pieaudzis varēs arī reizi mēnesī, tur nekas traks nebūtu. Jānomaina ūdens pāris reizes nedēļā, un tas arī viss ir. Tā viņš dzīvo savu dzīvi. Un cik ilgi dzīvo tāds skorpions? Skorpiona vidēji dzīvo 6–8 gadus. Šobrīd viņa ir aptuveni pusgadu veca tikai, tāpēc viņai augšana vēl vismaz pāris mēneši ir priekšā. Vidusmērā ķermenis var izaugt bez acis un spīlēm 10 centimetri. Ar ko ir jārēķinās cilvēkam, kurš pirmo reizi beidzot ir jaunajā gadā pieņēmis apņemšanos, kļūt par eksotiskā dzīvnieka saimnieku? Kas ir tas, ar ko cilvēkam ir jārēķinās? Jā, tagad kā reiz ir ļoti skaisti puķa gadā. Varbūt kāds jauns rāpulīts ir nepieciešams. Pa lielam rūpes būs daudzreiz mazākas, jo tad, kad terārijas ir iekārtots tas mikroklimats priekšā dzīvnieka. Viss, kas mums atliek, ir dzīvnieku barot, smidzināt terāriju un vienkārši pieskatīt, lai viss būtu normas robežās. Kad mēs viņus laižam ārā, mēs, protams, visu pieskatām. Tāpat brīvsolī neizlaidīsim. Tas ir labs tāds bonus, viņš var iekārtot vienkārši skaisti terāriju. Tur iekšā ir ķirzaka vai vardīte vai kāds cits dzīvnieciņš.
kas gan labi izskatīsies, gan būs ļoti eksotiski lietiņa, ko draugiem parādīt, gan arī pašiem tāds interesants variants, ko var laiku laikam izvilkt ārā un parādīt. Dinozo, tava teritorija.